Sveicināti 2024. gadā, un pussezona ir jau galā. Šodien mēs parunāsim par spēlētājiem, kurus vajadzētu iegādāties, no kuriem vajadzētu atbrīvoties un kuri ir riska grupā. Kā arī par mūsu Ziemassvētku kausa uzvarētāju un balvu, ko viņš būs ieguvis. Tad galvenie spēlētāji pirmajā vietā būtu Palmers par to cenu, ko viņš piedāvā un tiem punktiem, kurus viņš bija atnesis pa 3 gameweekiem. Tas būtu grēks neiegādāties šo brīnišķīgo vingeri. Olijs Watkins par 9 miljoniem viennozīmīgi ir must-have no sezonas ceturdaļas. Un arī tagad, ja jūs domājat par kādu uzbrucēju, Watkins ir laba izvēle. Pedro Porro, manuprāt, viens no must-have aizsargiem, jo cena attaisno kvalitāti, viņš izpilda standartus, piedalās uzbrukumos. Tagad arī Tottenhamai būs atpakaļ Madisons, kurš ieviesīs papildus drošību vidusdaļā, vairāk izvēles priekšdaļā un arī centra aizsargs Van der Heke būs tas cements, kas nodrošinās sausās spēles Tottenhamai. Protams, es arī biju iekļāvis Trentu Aleksandru-Arnoldu par must-have aizsargiem, kurš īsti nav aizsargs, kurš ir pussargs. Mēs redzējām to spēli pret Newcastle. Gandrīz 2 goli, tie sitieni, ko viņš izpildi, ir tiešām prātam neaptverami. Diemžēl neattaisnoja mūs ar punktiem, bet turpmāk šis spēlētājs būs ļoti vērtīgs. Bet ir viens bet. Tikko saņēmu vēsti, ka ir ceļgara trauma un iespējams Trents Aleksandrs-Arnolds būs out vismaz uz 2 nedēļām. Un arī papildus izvēles, kas varbūt nav tik populāras, būtu Bowens, Richarlisons un Estupiņjans. Bowens šobrīd ir zem mazas traumas pēc kausa, bet ņemot vērā to, ka viņš atkopjās ļoti ātri, viņš pat man ir kapteinis, es Bowenu būtu iekļāvis savā sastāvā. Šobrīd ļoti daudz, ka Richarlisons ir must-have spēlētājs, bet ir viens bet. Timo Werners iespējams būs spurs rindās, un tas, ņemot vērā to zīmējumu, kādu spēlēs Postecoglou, nevienmēr Richarlisons varēs nospēlēt pilnu spēles laiku. Šobrīd līdz Āzijas kausa beigām, jā, tas ir must-have, bet turpmāk es būtu izvērtējis. Pervis Estupiņjans ar savu golu paziņoja, ka viņš ir atpakaļ, un, manuprāt, šis aizsargs ir starp prēmiju aizsargiem, un viņš būtu must-have uz tieši šo Brightonas kalendāru. Labākie diferenciāļi pēc manām domām būtu Diego Jota, Paskals Gross, Garnacho un ilgi gaidītais Ivans Tūnijs. Tātad Diego Jota tīri tāpēc, ka Salaks prom uz Āfrikas kausu un Diego Jota iznākot uz mājiņu uztaisīja spēli pret Newcastle. Šī ir arī mana izvēle. Es domāju, ka šis ierindotos pirmajā vietā starp visiem diferenciāļiem tagad. Paskals Gross ar viņu jauno lomu uzbrukumā būtu ļoti laba izvēle un arī tieši tāpēc, ka Brightonā ir ļoti labs kalendārs. Garnacho, protams, šis spēlētājs nenesīs punktus kā Ziemassvētku nedēļās, bet par cenu 4,8, iespējams jau 4,9, tā ir ļoti solida izvēle. Ivans Tūnijs, viens no maniem favorītiem, šis spēlētājs ir atpakaļ ļoti daudz intervijas par to, kā viņš grib sevi pierādīt, viennozīmīgi būs uz pendelēm, un Brentfordai īstenībā jāpadomā par savu rezultātu uzlabošanu. Ivans Tūnijs, ja jūs gribat ļoti riskēt, šis ir labs variants. Tātad spēlētāji, no kuriem vajadzētu izvairīties vai pagaidīt. Ar De Bruyni, kurš jau bija kausā, jau iedeva savu pirmo piespēli, es būtu nedaudz pagaidījis, iespējams viņš nestartēs pamatsastāvā, bet ja jūs gribat riskēt, ja jūs gribat labu diferenciālu, ja jūs gribat kapteiņot De Bruyni, tad iespējams tā ir laba izvēle. Alvares vēl spēlē pret Newcastle, tā būtu normāla iespēja, bet turpmāk, manuprāt, šī spēlētāja laiks būs apdraudēts. Es arī esmu Alvares komandā turētājs, un tāpēc es meklēšu alternatīvas šim spēlētājiem. Protams, vislabākā būtu Erlings Haalands.
Gordons diezgan pagrūts kalendārs, es neapšaubāju viņu spēju atnest punktus, bet tieši šobrīd ir viņa vietā labākas alternatīvas. Erlings Haalands joprojām zem traumas, it kā pēc dažiem avotiem viņš jau trenējās, pēc citiem avotiem, ka vēl ne pamatgrupā, tāpēc es vēl būtu pagaidījis, šī cena ir pārāk dārga, lai spēlētājs sēdētu uz soliņa. Un tagad pār mūsu Ziemassvētku kausa uzvarētāju Māris Melnozols ar komandu Velnciems. Mārija, apsveicu tevi 1. vai 18. gameweekā vislabāk nospēlēja Salanke. Tas bija kā diferenciāls 17 punkti, tas palīdzēja tev būt starp top 10 pirmajā nedēļā, un kapteinis diemžēl nepaveicās ar Watkinsu, bet viss kārtībā, tu turpināji cīnīties. 19. gameweeks, protams, Hēčans bija kā diferenciālis, galvenie punkti tieši no viņa, arī vidējs rezultāts, bet 20. gameweeks arī nodrošināja tavu uzvaru. 20. gameweekā, protams, noticēja Salaham tieši tāpat kā es. Tā bija noteicošā izvēle. Ļoti žēl, ka Palmers tev bija uz soliņa. Tā būtu noteikti pirmā vieta arī starp rindām un ļoti labas perspektīvas kopējā Latvijas topā. Bet kopumā ļoti laba spēle, balva tevi gaida. Sazinies ar mums pa e-pastiņu, ko mēs norādīsim, vai par attiecīgo telefonu numuru. Paldies! Uz šī gada mūsu jaunā 2024. gada pirmā epizode ir beigusies un tiksimies ar jums pēc 2 nedēļām.